Mani sauc Kristers Augstnovičs. Mēs atrodamies ledus hallē. Mums ir tādi sporta svētki, hokeja diena, un ir daudz arī jauno bērnu, gan puiši, gan meitenes. Mēs vienkārši darām to, kas bērniem patīk. Kāpēc jūs izvēlējāties baltu vilkus? Pirmkārt, tāpēc, ka tas ir Mārupē un ir draudzīga komanda, ir labs treneru kolektīvs un hokeja mammu kustība. Hokeja mammas! Jā, principā Mārupas ledus halla ir man otrā māja. Es šeit esmu katru dienu. Tā arī mēs kursējam mājas kā halla, mājas halla. Viss ļoti vienkārši, ļoti laba komanda uz ledus un arī ārpus ledus. Vecāki treneri, kolektīvs ļoti labs. Tā uz priekšu. Šodien esmu šeit, lai ievirzītu pareizajās sliedēs mazo brālīti, jo pats esmu izbijis hokejs un es zinu, cik daudz nozīmē tas pirmais grūdienis un atbalsts. Tāpēc esmu šeit. Hokejs vienmēr ir tāds ciešs kontakts un komandas sports veids pats par sevi. Es esmu komandas spēlētājs, nezinu, no bērnības kaut kā tā esmu iegājies. Nezinu, arī pa televīziju varbūt kaut ko redzēju, tāpēc kaut kā tā iegājās. Man tētis arī nedaudz ievirzīt tajās pareizajās sliedēs. Rekurējs tagad palīdz savam tētim, savu mazo brālīti ievirzīt. Šeit jau ir vislabāk, šeit ir vissuperīgākie vecāki, šeit ir vissuperīgākie treneri, kvalificētākie un šeit vislielākā jautrība. Ar hokeju sirdī. Man bērnības draudzene sūta savu puiku šeit un es Instagramā redzēju. Un ka viņa nāk uz šeien, un es viņai uzjautāju par to, cik tas viss izmaksā un kā tas viss notiek. Un tad viņa pateica, ka tieši šodien ir atvērtās durvju dienas hokejam. Te nu mēs esam.